Organizācija, kura 2005. gadā rīkoja pirmo Pride Latvijā, reģistrēta Dzirnavielā. Tomēr neoficiāla informācija liecina, ka tās dibinātāji Latviju ir pamatuši. Savukārt Pride organizēšana jau vairākus gadus uzņēmusies apvienība Mozaīka. Sabiedrībā ir stereotipi, mīti, aizspriedumi tieši tādēļ, ka cilvēks saka, bet man jau kaimiņos, draugos, rados, kolēģos nav neviena cilvēka, kas būtu lesbiete vai gejs vai transpersona vai biseksuāls cilvēks. Un līdz ar to šie stereotipi un mīti turpina eksistēt. Un mēs gājienā ejam un mēs gribam parādīt, kas mēs esam, kādi mēs esam, lai tos stereotipus kliedētu. Šogad Pride'ā piedalīsies arī ASV vēstniece Latvijā, kurai jau jūlijā beidzas pilnvaru termiņš. Ja tevi pazemoā tāpēc, ka tu esi gejs vai lesbiete, vai vienkārši tāpēc, ka tu liesies citāds, lūdzu, pastiep roku pēc palīdzības. To, vai vēstniecei gājienā būs piemeklēts kāds īpašs kostīms, bez tabū neizdodas atklāt, un vēstniecas motivācija piedalīties Pride'ā saņemam rakstiskā formā. Mēs varam sākt ar mazumiņu visā pasaulē piedaloties gājienos, lai atbalstītu tos, kuru tiesības netiek ievērotas, lai atbalstītu ikviena cilvēka tiesības uz tiesībām. Amerikas vēstniecības iesaistīšanās, es domāju, ir arī tāds kā signāls, ka viņi grib, lai mūsu sabiedrība ātrāk mainās. Cik lielā mērā tas pozitīvi vai negatīvi ietekmēs, to mēs redzēsim, bet es domāju, ka tur ir arī riski, ka sabiedrība to neuztver pozitīvi, ņemot vērā to bieži arī radikāls uzskats, un tiek uzskatīts, ka tā ir iejaukšanās Latvijas iekšējās lietās. Kā jūs domājat, vai Latvijā vajadzētu norisināties Pride'am? Tas ir tas homoseksuāli pasākums, jā? Nu jā, viennozīmīgi. Jūs atbalstat tādu pasākumu, ja? Kāpēc nē? Lai iedās un darās, protams. Es domāju, lai viņi dara to, ko viņi tur dara. Es domāju, man pašam iekšēji tas nav saprotams un nav pieņemams, bet cilvēki ir dažādi. Es uzskatu, tas nav normāli. Un ka viņiem vajadzētu kaut ko tāds, kas saka, speciāli. Nē, ja viņi grib, lai viņi satiekās kaut kur, bet tas jau nav jātaisa tāda kaut kas liels, milzīgs, lai visi to redzētu. Kategoriski pret Pride gājienam saka arī Rīgas pilsētas kristīgo draugu kolēģi ar Jāņu Šmitu priekšgalā. Es iebilstu kategoriski pret pederastijas un lesbiānismu radikālo aktīvistu iecerēto pasākumu rīkošanu Rīgas centrā, kā cilvēku cieņu aizskaroša, morālās vērtības degradējoša, netikumības publiska propaganda. Ja cilvēkam ir sajūta, ka viņš var justies izprovocēts, ka viņam ir kaut kādas pašam kompleksi, problēmas, neskaidrības ar sevi, viņš drīkst nenākt. Tas Pride galvenais mērķis ir drīzāk politiskas tiesības un attiecību regulācijas jautājumu nokārtošana, varbūt nevis Prides no tādā tradicionālā izpratnē, kā mēs to redzam kaut kur Londonā. Mēs kā kristieši esam izdarījuši visu. Tagad, ja patiesībā mūsu tiesības, mūsu uzskati un arī visu lielāko daļu Rīgas iedzīvotāju intereses tiek mīdīts ar kājām, mēs nodosim vienkārši šos varas vīrus Dieva tiesas priekšā. Tas ir tas, ko Jēzus ir teicis par gejiem. Neko viņš nav teicis. Bet viņš toties ļoti daudz ir teicis pret vardarbību un pret naidu. Bībelē homoseksuāli tiek tulkoti kā vīriešu apgānītāji. Un patiesībā mēs zinām, ka likumā vēl joprojām pastāv termins pederastija. Tātad viņi ir pederasti, un patīk viņiem vai nepatīk. Protams, ka tas vārds griež viņam ausīs. Praida dienā kristieši visus aicina vienoties kopīgā aizlūgšanā. Savukārt Mozaīkas dalībnieki sagatavojuši neskaitāms plakāts, lai katrs varētu izvēlēties sev atbilstošāko. Arturs Špaks, Rolands Polīts, bez tabū.